Labrīt! Kādas ir sajūtas, zinot, ka pat tevi tagad ir arī dziesma? Turklāt lipīga. Diskutabli, bet jā. Nē, tas jau lipīgums jau nepasaka neko vai labi vai slikti. Tas gan jā. Bet jā, par mani pirms pāris dienām bija tikai dzeja, jau ir arī dziesma. Jā, kāds tur tas pantiņš? Anetē tik aste švilpo, pati tā pa priekšu cilpo. Ļoti labi. Skaisti, vai ne? Jā. Nu tā kā tu jau noskrien Ziemasai leģendās. Jā. Neskatoties to, ka tikai vienu reizi šosastāv nesaskrējusi no 2,5%. Bet esi? Kā tev tur gāja? Patiesībā ļoti labi. Kā dzejolīts saka, ka es tur pa priekšu cilpoju, tad meičām es cilpoju pa priekšu, kungiem netik ļoti. Un šeit es tāpatās kaut kāda tur 11 atskrēju īsajā distancē, kas man galīgi nešķita draņķīgs rezultāts. Mani pārsteidz tas, kāda ir tā trase. Tādā pozitīvā ziņā, jo Jaunolēnē noskrien ziemu ir bijis pirms vairākiem gadiem, un Jaunolēnes posms man bija palicis prātā, ka tāds ritīga granteņu karaliste, apmēram izskrien. Grūtākais no sērijas bija izskriet startu, jo tur bija tāda šaura vieta un uzreiz pār tiltiņam. Un pēc tam, kā tevi uzved uz kaut kādiem meža ceļiem un grantenēm, tā tu izskrien savu aplīti un atgriezies atpakaļ sporta centrā, kas patiesībā, tā domājot, šobrīd man pat nebūtu iebildumi pret tādu posmu. Vai ne? Bet, katrā ziņā tāds bija man tas iespējas palicis. Un tad Siguldā Robis bija uztaisījis to sarunu vakaru, kur piedalījās Latvijas izlase. Un mēs ar viņu runājām, viņš teica, hei, tas noskrien ziemu posms Jaunolēnē, būs bišķīt citādāks, viņi būs pagriezuši pretējā virzienā un būs vairāk kaut kādi meža posmi, apmēram būs interesantāk. Viņš gan dievojās, ka nekāda sniega, točna šoreiz nebūs, būs tā kā slapš un dubļens, bet redz, ka laikapstākļi atnesa ziemu tikai uz tām pāris stundām, ko nepieciešams, un beigās, es teiktu, patiesībā bija ļoti interesanti trasi. Augstumetra tiešām tā, ka, neviena. Okay. Apmēram grūtākais bija no viena celiņa, tā kā kilometru pirms finiša, tur tā kā metru tādā uzbērumā, tā kā tikt augšā. Un tas apmēram bija, vienīgais augstumetrs. Jā. Kaut kādus, manuprāt, tur kaut kādus 7 man saskaitīja pat distanci, bet, tiešām nav. Bet jā, tā trasa bija tiešām ļoti, ļoti interesanti ar visu to, ka tā kā granteņu posmi principā necik. Visi tādi meža celiņi īstenībā diezgan sarežģīti. Es domāju, ka sniegs palīdzēja, jo vismaz man kā vienam no pirmajiem skrējiem, kas tam skrēja pāri, bija diezgan viegli skriet, jo tā saķere bija. Tas sniegs bija tieši tādā daudzumā un konsistencē, lai viņš tā kā netraucētu, bet palīdzētu. Bet bija skaidrs, ka apakšā ir kaut kādi baigi slapjie posmi, un skaidrs, ka tie, kuri skrēja 2 apļus vai kuri nebija tik ātri un kuriem tā kā bija jau pa priekšu izmīdīts, un tie varbūt nebija tādā sajūsmā par trasi, ka likās slapjāka un slidenāka, bet man nekādi iebildumi. Man liekas, arī nesūdzēs neviens no tiem, kam 2 apļi bija. Tā baigi trakinē. Jā. Bet tas, kas arī tāds interesants, ko es vienkārši tā atceroties arī, īstenībā, ka arī te palīdz tas, ka, tas noskrien ziema atgriežās vietā, kur tas ir bijis, un līdz ar to ir vieglāk atcerēties kaut kādas, 2019. gada, šķiet, ka 19. gadā, tur bija pēdējais 18. gadā, tā brīža tā kā forma un sajūta un ar kādu, spēju konkurēt ar citām skrējiem tur brauc, un tad ir tāds, ir pilnīgi tā kā, 2 dažādas pasaules, ka, ja, pirms tiem gadiem brauc ar cerību, tā kā, kaut ko no sevis parādīt, tad šobrīd tā kā brauc ar tādu pārliecību, ka, tā kā, apmēram mēģiniet man tikt līdzi. Ok, jā. Un tā ir tāda laba sajūta. Tā ir tāda ļoti laba sajūta, un tas ar tādu, arī ar tādu sajūtu, ka nav jau tas vienkārši tāpat tā kā noticis. Tas ir ar darbu un treniņiem, tas viss ir atnācis, un tāda forša sajūta, ka, hei, kur es visu šo gadu esmu strādājis, lai tagad būtu šitādā vietā. Tāds... Es no Jaunolēnes atceros tikai kanikrosistus, es nezinu, bet es tādus atceros. Es atceros vienkārši sievieti, kas ļoti labi mācē to suni vadīt. Tā kā, ja stirnubuką citreiz ir redzēts, kad, mums sanāk dažreiz skriet garām viņiem. Un tad nevienmēr ir tāda sajūta, ka tas suns tiek kontrolēts. Nav teikt, ka tur pirmie mēs vienkārši viņus nesatieku, ka tie ļoti labi kontrolē, bet es vienkārši atceros, ka sieviete ļoti, un bija pārsteigums, ka tik ļoti īstenībā var to darīt, ka tas nav vienkārši, ka suns bliež un tu mēģini izdzīvot aiz muguras. Jā, un kaut kādu iesildīšanos pa dārziņam, kas tur... Jā. Bet iespējams, ka tā arī cita vieta. Bet tā kā... Nē, varētu būt. Bet tu jau pieminēji to
to, ka bija tagad tā vietā, kur jau bijis nākamais posms, arī būs vietā, kur jau bijis Siguldā. Siguldā. Bet Siguldā vēl nav bijis tumsas posms. Jā. Es plānoju šo sezonu debitēt noskrien ziemu Siguldā. Ok. Pēdējā reize, kad bija, es tur uzvarēju. Šogad. Pareizi, jā. Es arī. Jā, šogad būs mazāk izredzes, bet, protams, vienmēr jau atkarīgs, kas atnāk. Bet pagājušais man tur sanāca tā, ka es no man šķietami bezcerīgas otrās vietas pēdējos, kuros 300-400 metros tomēr uzvarēju. Tā arī laba sajūta. Jā, bet toreiz bija ļoti daudz sniega. Bija gan, jā. Un, Vispār man Siguldas posmi asociējas ar tādu... ka ir ziema. Ir ziema, jā. Jā, tur bija toreiz diezgan daudz sniega, bet tāpat laikā nebija arī tā, ka bija ļoti augsts. Bija tāda, es atceros, ļoti saulaina diena, un otrajā aplī jau tā distance bija sākusi bišķīt kust. Okay. Man tā liekas. Un es zinu, ka tur kaut kādi bija tie posmi, kur no Ziediņa lejā bija pilni krūmi ar cilvēkiem. Tā kā tos, kur tu pa apli apdzen, pilni krūmi. Tu divus apļus skrēji, vai ne? Es skrēju divus toreiz, jā, un... pilns ar cilvēkiem, tur nabagi nevar tikt lejā. Tur vienkārši, bet tas ir tāds, ka, patiesībā prasme atbraukt, pieredzes kaut kāda prasme. Jā. Ja būtu tādos Ziediņos skraidīts, pirms tam uz leju, cevišķi ziemā, jo ziemā jau patiesībā ļoti vienkārši uz leju tikt. Tad tā nebūtu problēma, vai ne? Jā. Nezinu, kam tagad vajag patrenēties Ziediņā, brauciet uz Sigulu, tur Juri Zeni katru vakaru var satikt. Jā. It īpaši, jo tālāk iet decembris, jo ilgāku laiku viņš uz tā kalna pavada. Jā, viņš jau tur, es saprotu, ir vidusdaļu, kas bija slidena, viņš jau tur ar lāpstu apstrādājis, lai nav viņš slideni. Arī uztur to Ziediņu formā, ne tikai sevi. Jā, viņam tas mērķis, tas, kurš datums tik reizes tikt augšā, attiecīgi arī lejā. Ja mēs tagad ierakstam, ir 18. decembris, viņš kaut kādu, jau 1500 kāpju. Ja tu kaut kāds 12-13 reizes vajag 1000. Jā. Tu arī pieminēji to pasākumu Siguldā, kur izlasē stāstu vakarā stāstīja. Varbūt pastāsti tiem, kas tur nebija, bija vērts būt tur. Man šķiet, ka jā, jo pirmajā brīdī, kad varbūt pavīdēja tā ideja, ka tā kā, stāstu vakars par pasaules čempi, tā mana pirmā kaut kāda vīzija, ko es iedomājos, ka rekurs sanāk bariņš ar cilvēkiem, kur katrs tā kā, nezinu, katram ir savas 10 minūtes izstāstīt, kā viņam tur ir gājis, un es tā domāju, varētu nebūt baigi interesanti, bet jāsaka, ka beigās tas formāts bija tāds, ka ārkārtīgi dinamisks un interesants, tā tad bija nevis vienkārši tā kā viens pasākums ar tādu domu, ka vienkārši mēs sākam, visi sanāk uz, skatuves, runā, paldies par uzmanību, braucam mājās, bet tā kā vairāk tā kā paneļi, kur ir, sanāk viens panelis vairāk par, tādu gatavošanos un, tādiem, treniņiem kaut kādu, tādu virzību, un tad tur ir kaut kādi sportisti, kuri par to runā, un ir cilvēks, kurš sagatavojas jautājums un to visu moderē. Tad ir, pa vidu īsāks panelis no tīri komandas atbalsta puses, kur, piemēram, Arturs Vadis ar Edvīnu Elfertu runāja par to, kā tad, tas ir no tāda skats no malas nekā sportistiem, ko nozīmē tāds pasaules čempionāts, un tad, tā pēdējā daļa, kurā es piedalījos par tādu, tā kā, varētu teikt, izvērtējumu. Kaut kādā mērā varētu teikt. Vai vispār tādām, kā tās sacensības izvērtē to mūsu sniegumu un kaut kādiem, jautājumiem, vai tur kontrolē, kam vajadzētu atšķirties un kaut kādas tādas lietas. Okay. Un kā es arī dzirdēju no cilvēkiem, kas bija atbraukuši klausīties, ka tiešām bija interesanti. Ka tas, ka tie posmiņi ir gana tādi īsti, ka tu spēj viņam koncentrēties, noklausīties, ir pauzīt, tā kā noturēt uzmanību bija viegli. Un arī cepurinos Robertam par to, kā tas viss bija uztaisīts, un tā kā ar visu apskaņošanu, tā kā mikrofoni, fonā, ekrāni, gaismas, tiešām tā kā vizuāli un skaņas ziņā ļoti viegli uztverams pasākums. Līdz ar to es domāju, pēc sarunas ar Robertu, ka šis visticamāk nebūs pēdējais tāda veida pasākums. Iespējams, nākamais varētu būt kādā darbdienas vakarā Rīgā, bet katrā ziņā, ja kaut kas tāds tiks atkārtots līdzīgs, es ļoti rekomendētu apmeklēt, jo man katrā ziņā tās ekspektācijas pret realitāti pamatīgi atšķirās, ka tā realitāte bija labāka, kā es pašā pirmajā brīdī, kad kaut kas tāds tika tā kā ierosināts, ka varētu taisīt, realitāte izdevās daudz labāk. Skaidrs, ka tagad tā latiņa ir pacelt augstu, tādu pārspēt jau atkal tā kā, nevar palaist uz leju, bet
Es domāju, ka tāds tiešām pasākums, ko vērts apmeklēt, ja ir iespēja, un ja tāds vēlreiz būs. Man liekas, vispār tas šāds stāstu vakars, bet tur diena sanāca, bet stāstu tāds pasākums, ir vērtīga lieta, kur iedvesmoties. Patiesībā, tādā ziemā, iespējams, mums arī jāpadomā par kādu pasākumu šāda tipa. Manuprāt, tie tādi vērtīga satikšanās, kur cilvēki pārsvarā tomēr aiziet no tiem pasākumiem ar tādu motivāciju darboties un darīt, vai ne? Un tas jau tādā ziemas kontekstā ļoti bieži var būt tas izšķirošais, lai darītu, vai ne? Jā, viennozīmīgi, manuprāt, tādi pieturpunkti, kaut kādi saskarsmes punkti ir jāmeklē, un šis tāds labs brīdis, jo, skaidrs sezonā, jo tas sanāk biežāk vienkārši tāpēc, ka ir sacensības, aizbrauc, redz, satiek, parunā, ziemā tas mazliet citādāk, jā. Jā. Tā kā, ļoti labi. Jā, tā kā noskrien ziema notiek, Siguldā būs nākamais posms, pa tumsu, gatavojam lukturīšus. Jā, malc. Es gan saprotu, ka varētu nebūt tik reljefains, kā varbūt, no Siguldas varētu sagaidīt, tieši tāpēc, ka, tumsas posms, bet redzēs. Kas pielasīs tur pēc tam augstometrus. Atsildoties. Vai apmaldoties. Vai apmaldoties, jā. Nakts posmā, tas man ir izdevies. Jā. Pagājuši gadu. Principā, tur ne tikai tas izdevās. Sliktāk vairs nevar būt. Nē, vienmēr var būt sliktāk, bet apmaldījos, vēders nestrādā. Vēders apmaldījās. Vēders apmaldījās riktīgi pirms starta laikā. Brīnums, ka mēs braucot uz Liepāju neapmaldījāmies pa ceļam. Tā šosei ir vienkārši. Tur gana vienkārši, jā, tik cik ilgi. Jā, tad vienkārši jāmeklē kaut kāds tā kā starta punkts, no kura izbraukt, lai būtu ilgi jābrauc uz to Siguldu. Jā, Liepāja, piemēram. Jā, piekdienā Liepājā, vai ne? Kaut kāds stāstu vakars jātais. Jā, gan jau tur būtu arī, kas klausās. Liepāja jau gana daudz to skrājāja patiesībā. Jā. Skaidrs, ka mēs tur tā uz Rīgu ļoti fokusējamies, bet patiesībā arī Liepāja ļoti daudz skrājāja un, manuprāt, diezgan spēcīga tā skrājāja komūna. Es domāju gan. Domāju, bet zinu. Jā. Jā. Vispār mums šodien daudz par maratoniem. Vai tā kā daudz ne par taku skriešanu. Jā. Jo tu esi tikko svaigi no Valencijas maratona, apsveic ar personīgo. Paldies. Mums ir vēl citi stāsti no maratoniem un arī no citiem sporta veidiem. Sāksim ar kaut kādiem jaunumiem vai sāksim to maratonu iztirzāt? Sākam varbūt ar maratonu un tad... Kas paliks pāri? Kas paliks pāri, tad būs ko aizpildīt. Tā tad Valencija, personīgais. Man pirmais jautājums tāds... tu biji izvirzījis iepriekšējā podkāstā tādus skaidrus, konkrētus, tos tā kā, kas tev ir tas plāns A, plāns B, plāns C, un beigās, tas plāns arī A tika izpildīts. Un varbūt, es pieļauju, kāds varbūt klausās, kā var tik precīzi, teiksim, noteikti, ka tieši šāds, ka tieši uz šādiem laikiem jātēmē, nevis tur, pielikt sev, teiksim, 2.32, plāns A, varbūt 2.33 vai 2.34, un tad no tā aiziet. Kā teiksim, tas var būt... Man liekas tāds, tā jau tā darba pieredze droši vien, kā trenerim drīzāk. Es teiktu, maratonam, audzēkņiem, es diezgan precīzi arī varu noteikt. Bet te ir tā nianse, ka, tā kā, es nezinu, kā to noformulēt, bet, ir kaut kādam līmenīts, kaut kāds ir jāsasniedz, lai to varētu noteikt. Jo, redz, ja tas maratons ir kaut kādā mērā pārāk lēns, tur jau sāk parādīties vēl papildus kaut kādas lietas, kas var noiet greizi. Līdz ar to arī tā novirze var būt stipri lielāka. Bet, principā, jo ātrāk skrien, es teiktu, jo tu precīzāk patiesībā... Jo smalkāks tās robežas, ne? Jā, jo tu precīzāk vari noteikt, un kādam tu arī tur noteikti 2 minūšu, tur rādījusā, citam tur var būt 3-4 minūšu, bet, piemēram, ja tas jau nāk tur virs 4 stundu maratonu, tur jau, grūtāk patiesībā. Jā, tur tie rāmji, tā kā... tur nedaudz nobrūk kaut kas, un tās var būt plus 15 minūtes. Kamēr tādam, spēcīgākam sportistam, būs sūdīgā dienā būs plus 2 minūtes reāli. Jā. Un ļoti bieži īstenībā uz mani pašu, to patiesībā nebija viegli. Tā kā noteikti, jo tīri uz pieredzi, tā kā es sevi sajūtot, bet tāpēc, ka standartā jau iziet kaut kādam tur treniņu procesam cauri. Skaidrs, ka uz maratonu liels fokus ir uz tādiem maratona tempā bāzētiem treniņiem, kurā tā kā mēģina to potenciālo tempu atstrādāt. Un tad jau tu pēc treniņiem jūti, gan pēc tā, kā tas audzētnis, vai tu pats jūties, vai ne, un, piemēram, ja viņam ir jāskrien tur, nezinu, kāds 3 nedēļas pirms 5x5 km maratona tempā. Ja viņš tādā jūtās labi,
bet tomēr ir bijis grūti. Visticamāk, tas arī ir tas temps, vai ne? Un ja viņš tur ir atskrējis to 5x5 un ir pilnīga autā, iespējams, ka ekspektācijas ir jāmazina, vai ne? Bet parasti līdz tam nenonāk, jo līdz tam jau nonāk pakāpeniski. Līdz ar to, tā kā tai 5x5 jau jūt, ka varbūt nevajag tādu tempu dot, varbūt iedot jau lēnāku. Principā tā ir tāda pieslīpēšana tur nedēļu gaitā, vai ne? Patiesībā, diezgan precīzi beigās sanāk. Un šeit jau arī es skrēju un es kaut kādus 10 kilometrus pirms beigām tā kā rēķināju galvā. Ja es tagad nolūstu, nolūst nozīmētu kaut pusminūti kilometrā, ka sāk jau kristies temps, vai ne? Kas uz to ātrumu ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, jā. Kad tad es finišēju tajā C mērķī, kas ir 2,36, vai ne? Ja es čut nolūstu, tad 2,34, un tas viss ir iespējams ļoti, tais pēdējos kodos 10 kilometros, tur gana jau ir izaicinājumi, lai tas notiktu, vai ne? Jā. Bet kaut kā izdevās noturēt to tempu un sagāja. Jā, un, piemēram, skaidrs, ka, kad laiks paiet, tad liekas, tā kā aizmirstās tā brīža grūtības, bet, cik potenciāli, pie tiem pašiem apstākļiem varētu vēl nogriezt nost? Tas jau tāda baigā spekulēšana. Skaidrs, ka tu finišā un domā, tu jau principā uzreiz domā, es tur biju slims. Es jau nenomiru. Jā, principā nebija jau nemaz tik grūti, tur uzreiz kaut ko tur filozofē, kaut kādi trenējies jau arī tur sūdīgi vai nekas taisnība. Un tur daudz iemesli arī, tā kā kaut kāds reāli motivācijas trūkums, slinkums. Es vairāk tieši par tieši tās dienas ar tieši tām pašiem apstākļiem. Jā. Nedomājot kaut kādu, kas būtu tas ideālais scenārijs, tur, teiksim, būtu vesels, labāk trenējies, bla, 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 bet tieši tajā dienā, tā kā ar to tāds, kāds es biju? Tāds, kāds es biju, cik tev varbūt bija tas, kas palika potenciāli, varbūt ne. 20 sekundes, kuras stoletē pavadīju. Es domāju, ka vairāk nekas tur nepalika. Jā. Jo, tā kā, manuprāt, es noskrēju, super stabili. Man pirmie 5 kilometri bija lēnāki, bet tas ir vairāk tā kā tā. Un par to arī, manuprāt, vērts parunāt par to, cik daudz tur bija cilvēku. Bet atlikušie visi, principā, man bija ļoti stabili tie kilometri. Un varbūt tur kaut kādu 10 sekundžu rādījusā, bet es teiktu, lielākā daļa 5 sekundžu rādījusā kilometri atšķīrās viens no otra. Jā, būtībā tajā dienā kā reiz mums bija, svētdienā supervaroņu koptreniņš, kura laikā, es ik pa laikam aplikācijā skatos, tie kilometri laika tiešām, tur rāda pa 5 kilometriem vidējo, bet, kāpēc grāmatas? Jā, tā es arī tur nedaudz jūtos. Un patiesībā, es nebija man tur daudz ko paņemt. Varbūt, bet tas atkal būtu kaut kāds risks noteikti. Es pirms starta uzņēmu vienu to nātrija bikarbonāta želeju, kas potenciāli varētu mazināt to laktāta uzkrāšanos, vai ne? Un, iespējams, ka kaut kur vidusdaļā būtu noderējusi otra. Bet tā nav tāda želeja, ko super viegli dabūt iekšā. Man grūti izsaukt viņu maratonā pēdam. Tas temps man visu laiku tur grozījās no 3,30 līdz, 3,35. Tādā tempā parasto želeju, jā, ok. Jā, tādam kontekstam tā želejas konsistence, viņa tāda, ritīga ķepe. Jā, viņa ir bieza, viņa ir liela. Viņa ir bieza, liela, viņa reāli, viņa ir gan tā kā, tas iepakojums arī tāds, ka viņu nav tik viegli attaisīt, tik daudz, lai viņa tā kā nāktu ārā, viņa reāli ir jāspiež ārā. Un man vismaz tāds sajūta, ka viņa pēc tiešām tā kā jākožļā. Gandrīz vai. Jā, tuvu, jā. Un man arī tā personīgi ir kaut kāda tā pirmā minūte vai 2 pēc viņas apēšanas nav laba sajūta. Viņa nerada labu sajūtu pirmā mirklī. Jā. Līdz ar to, bet teorētiski, tas varētu būt kaut kas tāds, kas, var būt. Bet kāds bija jautājums? Nezinu, kāds bija jautājums, bet iesim pie nākamā. Tu minēji, ka, teiksim, tas, ka startā bija, grūti, jo daudz cilvēku, tad varbūt, kas būtu bijis jāizdara, lai, startā būtu, teiksim, labāka pozīcija? Vai tev bija reāli, teiksim, ieņemt labāku vietu vai tajā starta koridorā vai tikt labākā starta tagad koridorā? Nākamgad man būtu labāka. Tas, kas būtu bijis jādara, būtu, es jau pirms gada biju zināju, ka es būšu te Valencijā. Tas, ko man vajadzēja izdarīt, bija pavasarī noskriet, piemēram, kādu ātru pusmaratonu un tikt vienu starta koridori augstāk. Ja es biju, principā, tur tie starta koridori 10. Un pēdējais startē
vairāk kā stundu, man liekas, pēc pirmā. Bija kaut kāds 9:35, manuprāt, Vīva teica. Jā, un kopā ar kaut kādi gandrīz 40,000 dalībnieki. Es startēju tā kā 3., kas ir reizē ar pirmo, kur ir elite, un otro, kur ir tā kā arī, es teiktu, ātri cilvēki. Elite. Subelite. Un tad tā 3., kurā es biju, tas ir tā kā tādi, kas skrien zem 3 stundām. Un es nostājos patiesībā tam, savā koridorī, es biju kādā 5. rindā. Okay. Bet man reāli bija kaut kādas vismaz 25 minūtes jāstāv vienkārši uz starta līnijas. Jā, es viņam savu vietu. Jāizņem sava vieta, jā. Kas nav varbūt ideāli, bet tādā ziņā tāda Spānija, tur silts un forši, un daudzi tur jākās stāvēja, viens pat kažokā sāka, un kaut kā kažoka izstrādājumā. Domāju, es ceru, ka viņš viņu izmeta, bet skaidrs, ka līdz ar to man tā kā, principā es līdz kuram 35 kilometram non-stop apdzinu. Un principā es turpināju arī līdz 42, vienkārši pēc 35 parādījās arī kādi daži, kas tā kā mani sāka apdzīt. Jā. Kas labāk, droši vien pieredzējušāki maratonisti, ko es par sevi noteikti nevaru teikt, vai ne? Bet, kuri tos spēkus ir sadalījuši vēl kvalitatīvāk un var pielikt klāt beigās, vai ne? Bet, neiedomājama tā apdzīšana. Jā, un te kā reiz klausītājs no Jelgavas, Edgars Bu, uzdod jautājumu, tu arī daudzkārt arī gan aprakstā, gan citur minēja, ka ir tas lielais skrējēju daudzums, un tā kā man pat grūti iztēloties. Piemēram, vakar bija supervaroņu pēdējā šī gada vingrošana, un tur ar Vivu runājām, kur arī skrēja Valencija, un tad mēs beigās zinājām, ka kaut kāds 20,000 cilvēku bija apdzinusi savu maratonu laikā. 20,000! Jā, tas ir, es domāju, kādus 2. Jā. Man likās, ka es vienkārši nepārtraukti apdzenu. Vai ne? Lūk, un tad jautājums, un tā kā vai šī apdzīšana, teiksim, kā apdzen jāmaina trajektorijas, vai tas patraucē rezultātam, vai tomēr tas, ka visu laiku bija kaut kas, kam tā kā dzīties pakaļ un ko ķert un ko apdzīt, ka tas deva kaut kādu to pozitīvo pienesumu? Es domāju, beigās pa 0. Reāli skaidrs, ka bija vietas, tā kā pirmie 5, es teiktu tā, pirmie 2 kilometri tu praktiski nevar izvēlēties tempu. Tu esi tādā kā kastītē, kur, lai tu tiktu no kastītes ārā, tev ir kaut kādi bīstami manevri reāli jāveic, kas nav tā vērti. Jāpielieto spēku paņēmieni. Drīzāk tādi kaut kāda bez mazai jāpiebremzē, jāpavirzās pa labi, piemēram, cerot, ka tur nebūs tajā brīdī neviens, un tad jāpātrinās, vai ne, un tad tiec savai kastītē garām, bet tam nav jēgas, jo tu nonāc nākamai kastītē. Tikpat labi atkāpjoties un pavācoties labi, tu vienkārši esi citā kastītē, tikai 3 metrus atpakaļ. Ļoti reāla situācija, piemēram, vai ne? Līdz ar to tie pirmie 2 ir tādi, un es pieņemu, ka tie, kas skrienā, es nezinu, piemēram, 3:30 vai kas tie populārākie tempi varētu būt 4 stundas. Es domāju, ka tur tā kastīte ir tā kā, es domāju, principā visu sacensību. Būtībā, ja tu viņā turies, ir labi. Jā, tur man liekas tādā maratonā, tur tempa turētāji pilnīgi bezjēdzīga lieta. Tur, kāds tur tempa turētājs, tur pilns ar viņiem izvēlēs jebkuru. Un, savukārt, tas tāds kā būtu, kaut kādā mīnusa ziņā, vai ne? Un, skaidrs, ka startā es pazaudēju, pirmajos 5 kilometros minūti pazaudēju. Un tas ir daudz. Jā. To es neatgūstu vairs. Ne?Tai pašā laikā tas, ka tev visu distanci tomēr ir tie cilvēki blakus. Un skaidrs, ka es dēļ tā, ka startēju no tā 3., nevis 2. koridora, man nevienu mirkli nebija principā kāds, ar kuru skriet kopā. Sanāk, tu visu laiku esi ātrāks, vai ne? Jā. Es varu ap kaut kādu 30 kilometru un pēc bildēm redzēt, ka tur es esmu atradis kaut kādu vienu sieviešu skrējēju, kurai es gan vairāk turu viņai tempu, es viņai skrienu pa priekšu, bet viņa visu laiku man bildēs aiz muguras, ka tā kā ir kaut kāda kompānija, ar kuru es tā kā kilometrus turos kopā, bet principā visu laiku tu tā kā ieraugā priekšā lielāks bariņš, jānoķer, tu noķer, iesēdies nedaudz astē, paiet 10 sekundes, jūs esat lēni. Oh well, bye. jā, un tu visu laiku tā kā sevi mierini, ka noķeršu nākamā bariņu, tad varēs tur astē nedaudz atpūsties, pasēdēt, un tu atskrien un saproti, te nav ko darīt. Tā kā. Un tu turpini. Es domāju, ka beigās tas jāizlīdzinās, jo skriet maratonu vienam pašam, vai kaut kādā, kā man ļoti bieži ir asfalta skrējiena sacensībās bijis, kā es viņu sauc No Man's Land, ka tu neesi nevienā grupā, ta priekšējā grupa tevi pa ātru, aizmugurē pa lēnu, tad tu viens pats tur cīnies, vai ne?
Tas vienmēr ir super grūti. Nu jā, līdz ar to arī tā jautājuma nobeigums, vai tukšā trasē potenciāli būtu labāks rezultāts un diez vai. Diez vai. Nu, tur uzreiz dēmonu vairāk krietni ar ko. Nu jā, jo man šķiet, ka tā apdzīšana pat, ja kaut kādā ziņā besīga, tas tomēr, teiksim, tādu būstiņu iedot, ka tu esi tā kā pret pārējiem, tu esi stiprāks. Jā, un arī kaut kādā finiša kilometrā. Tā kā tev liekas, tu vairs neko nevari. Un tev pat kaut kādā mērā neinteresē tie cilvēki apkārt, tomēr interesē. Jā. Un tomēr tu pamani, ka tu viņu apzini. Un tu pamani, ka, hei, kur ir vēl viens. Un, davai to arī vēl. Un kaut kā tas tomēr, palīdz nedaudz. Bet tā šādā masā es absolūti pirmo reizi. Tā, ka tas ir nevis tur pirmām 5, 10, 15 minūtēm. Kaut kāda UTMB jau arī, tu masā skrien, nezinu, pirmos 8, piemēram. Pat vairāk, 10, 15. Un tad paiet kaut kādas stundas, un tu esi jā, bet viens. Kaut kādā mirklī tu pēkšņi esi tāpat viens vai kaut kādi 2, 3 tev ir apkārt. Un šeit tev ir tā kā visu laiku kāds blakus. Tā kā non-stop, un tas ir pie 2:32 finiša. Man grūti iedomāties, kas ir ap 4 stundām. Jā. Es domāju, tur vienkārši ir tā kā 200 cilvēki tev blakus visu man laiku. laikam, jā, man ir, tā kā es nespēju iztēloties. Piestāji toaletē, un tu esi jau 1000 vietas zemā. Tā reāli, Jā. Nē, crazy, bet, vai tu rekomendētu kādam, tā kā tik lielu maratonu? Man liekas, tā kā jāpamēģina tāds noteikti katram. Es noteikti nevienu mirkli nenoķēru, kaut kādu wow sajūtu. Jo tas jau arī, ka tev ir tie miljardi cilvēki apkārt, vai ne? Tev nav īsti iespēju kaut kur paskatīties. Tu nevari tā kā pacelt galvu un tagad, kāda skaista arhitektūra, piemēram, vai ne? Tu nevari nevienu mirkli atslāpt. Un es jau tā tur nelīdu barās, es laiku pa vārmaliņu kaut kādu, vai ne? Un tev visu laiku ir baigi jāsako, kas tev tur apkārt notiek. Bet es domāju, ka tā kā pamēģināt vienu reizi, kaut vai tā pati visa pēc finiša, tas, kas tur apkārt notiek, tā finiša visa zona, vai ne? Man ne telefona nekā, es tur vienkārši vilkos super lēni, tā kā mantu glabātavas virzienā ar cerību, ka mani komandas biedrs pamanīs. Tā kā. Okay. Viņš beigās arī pamanīja, jā, okay. Bet es tiešām vilkos, cik vien lēni iespējams, jo tā iziešana, finišs un iziešana līdz zonai, kur tu drīkst apsēsties un atpūsties, es teiktu vismaz kilometrs. Tā kā tu ej, tu finišējies esi, tu tur vari pagulēt, neviens tevi tur kāju nespārda prom, bet saprāt robežās. Jā, pa lielam tu tur beigi tusēt nevar. Es kaut kādu tur pāri 200 metrus, es skatos, tur var, kur apsēsties kaut kāds betona. Gabals, tik līdz tu tur apsēdies, tur uzreiz tev klāt, nē, šeit jāvirzās uz priekšu. Un tad tu pavirzies uz priekšu, paiet kaut kādi 300-400 metri, dala medaļas. Tur man bija labs stāsts, starp citu. Stāsti. Man tā kā visiem uz numura varēja uzlikt kādu vārdu vai ko, vai iesauku, es nebiju uzlicis neko. Man tikai cipariņi tur. Jā, tev bija tukšs tur. Un es tā kā eju pēc medaļas pie vienas sievietes, un mani no blakus rindas vīrietis, kurš atdala medaļas. Viņš saka, Andri, come here. Ok. Redzējies? Un es domāju, ka tas ir tā. Šis pa jokam, protams. Ka viņš redzēja, ka 600, kurā tur vieta, ka noteikti tāds ir jāiegaume. Un svarīgs cilvēks. Varbūt tavs klālākais spāņu fans. Jā. Ne, bet, tur diezgan netāli Peņagalosa. Jā. Visticamāk, ka tā cilvēks, kurš ir bijis Peņagalosā kā brīvprātīgais vai kā organizators. Nepārsteigtu vai nekad. Jā. Un es taču savā delīrijā, protams, neuzjautāju, kā tu zini manu vārdu. Vai ne? Varbūt tev vajadzēja nevis tā kā, forši mani atpazina, bet tā kā sākt satraukties. Jā. Bet likās forši. Un man, šeit mums arī bija sagatavots šo vai to. Oriģināli viņš bija tā kā maratons ar 10 dalībniekiem vai 10 000, bet man šķiet, ka Valencijai drīzāk piestāvētu maratons ar 50 dalībniekiem vai 50 000. Kādu tu ņemtu? Es nezinu, bet laikam jau tas 50 000, to lielo skaitli. Es arī. Jo tā iedomājoties, es pēdējo reizi maratonu skrēju 2017. gadā. Tas tā kā ir mūžība atpakaļ. Bet kaut kā man joprojām ir palicis atmiņā, es skrēju Rīgā, kad noskrēju to vienu apli kopā ar pusmaratonistiem, tad tu dodies otrajā aplī un ir vienkārši tukšums. Solo. Nē, it kā jau, zini kā, tu skrien to distanci, it kā, kāda starpība, vai ne, tur ir vai nav tie cilvēki, tu tā kā, cīnies ar sevi un tiem kilometriem un kaut kādu laiku, bet, jā, labāk, lai tie cilvēki ir.
Ne, man liekas arī no tāda viedokļa, ka maratons tas tomēr tāda, kādā mērā svēta distance, kur, nu, tā, kad tu finišē, tev gribās to nosvinēt tomēr tā ar kādu vai, nu, kad tu redzi, ka apkārt arī ir, nu, tādi paši, vai ne, un, nu, 10 cilvēku formātā droši vien tas, nu, to tā grūti dabūt, vai ne, un šeit jau, piemēram, arī pēc finiša es nevienu tur nesveicinājos, vai tur baigi tur nebučojos vai neapkampos, bet, nu, vienalga tas, ka tie cilvēki, tu redzi, tur vēl 3 tādi paši vārtās apkārt, vai ne, un tu redzi, nu, ka te ir rindā pēc tām medaļām, pēc tam kodiem banāniem un vēl visādām figņām, nu, tur tiešām riktīgi ilgi jāiet, ka tur, nu, ka ir tādi paši tur, kuri grib apsēsties, bet viņiem neļauj, un, nu, tādi reāli līdz cilvēki. Kur tava medaļa? Es nezinu, mājās, kastē. Vajadzēja ierasties un kamerā parādīt. Jā. Ne, cilvēki neticēs, ka noskrēja. Jā, nu nē, tas tāds. Es nezinu. Nu jā, nu katrā ziņā kaut ko 600 vieta, nu jau arī pēc smadzenī īstenībā iedot nedaudz. Kad iedomājas, cik daudz īstenībā ir ātru cilvēku. Ļoti ātri. Un skaties, ka šis jau nav nekāds tur. Tas pusstundu reālais pasaules rekorda, kas vairāk, kas ir. Nu, tā kā nē, nu jā, tā globāli tā reiķinot kaut kādos, nezinu, procentos un tā, nu tāds, nu, bet vēl, es domāju par ko pirmo jautāt, bet vai tu jau ir nojausma, cik valstīs to ar šādu rezultātu tev būtu tās vietas nacionālais rekords? Nevienā. Nu. Patiesībā diezgan daudzās. Un kaut kādās 30... Kurien man jāpārvācās? 32 valsts. Maldīvas ir diezgan jauka vieta. Okay. Nu, labi, šis ir no Wikipēdijas ņemts, līdz ar to tur iespējams varētu būt kaut kādas, bet principā... Es jau tur dažas varētu to pārspēt. Tā kā. Es domāju, mierīgi, jā, nu kaut kāda. Butānā, tur forši varētu būt. Bahamas. Jā, Samkicen, nevisa, tur silts. Nē, tev ir diezgan plašas iespējas. Jā. Nē, katrā ziņā, es teiktu tāds maratons jau es saprotu to burvību, kāpēc viņu skrien. Tas, ka tas ir salīdzināms un tas tavs cipariņš, nu, tā kā skriešanas pasaulē kādam kaut ko var izteikt. Nu, ja tu pasaki, ka tev ir 3 stundu maratons vai 4 stundu maratons vai 5 stundu maratons, nu, tas kādam kaut ko izsaka. Jā. Tādā ziņā skaties, ka mūsu takas neko īsti neizsaka, tur drīzāk tāds 100 kilometrus, nu, tu drīzāk saki, cik kilometrus tu skrēji, nevis kādā laikā. Tas laiks jau tāds abstrakts tur ļoti, bet jā, nu, kaut kā, nezinu, vai maratons priekš manis. Es pat uzskatu, ka es noskrēju ideāli priekš šā, kāds es tur biju, bet nezinu, vai priekš manis. Nu, es saprotu, ka vairāk jau maratonu netēmē vismaz šobrīd. Nu tā. Vai nu jau pagājis kāds laiks un tās domas jau višķīt mainījušās? Zinām, man neviena mirkli nebija tāds nekad vairs. Un nu, to tu pēc kaut kādas ultras arī noķert ļoti viegli, ka nekad vairs, nu, šis bija reāli tā kā. Nezinu, negribās teikt briesmīgi, bet ir tās, citreiz pēc ultras tu vienkārši jūties tā kā. Kāpēc tu savu šo nodari? Vai ne? Jā, ka tu esi pilnībā izsmelts un tādā, bet te ultrā, man liekas, ir tas, journey ir tas baudāmais, ka tu esi tai sacensību iekšā, ka tas ir tas super interesantais. Ka tur mainās vide un tie piedzīvojumi nāk. Nu jā, kaut kādā ziņā arī tas, ka tu nezini, kur un kādas tev būs tās augšas un kādas būs tās lejas un kā ar to tik galā, ka tas tāds... Maratonā, man liekas, ir treniņu process, ir tas baudām, tā kā tas lielākais, jo tas ir tāds, maratonā treniņu process ir ļoti grūts. Un, man nebija, jo es viņu neizdarīju, bet tā kā, ja viņu izdara, teorētiski, jā, tas ir tas, kas, man liekas, no tāda maratona paliek gandrīz visvairāk atmiņā, un tas pats maratons ir tāds. Tas ceļš uz to. Jā, tas ir tāds salīdzinoši īsts pret to visu, un ja tu esi labi sagatavojies, tur nebūs tādu kaut kādu milzu pārsteigumu vai pārdzīvojumu vai pieredzes kaut kādas, tas būs tāds kvalitatīvs skrējiens kaut kādā mērā. Bet runājot par to, vai tā kā vēl kādreiz to vajadzētu, kaut kādā mērā jau tas 2:30 sēž kaut kur čakarē smadzeni, sēž galvā un no tāda konteksta, ka hei, ja to grib, tad tas ir jādara kaut kad tagad. Tas nav kaut kas, ko es varu atlikt tagad ja tu vēl uz 8 gadiem. Jā. Tas varētu būt tā aizvien riskantāk. Jā, jo tad nebūs noteikti to vieglāk izdarīt un tādā ziņā. Iespējams, ka vienkārši jānoskaņojas un varbūt kurā pavasarī ir jāizdara. Varbūt, nezinu.
tā kā super diez vai, bet... Vai tas jau kaut ko pavasarī atradz kādas takas? Tā kā oficiāli, nē, nu ir idejas, bet oficiāli redz, ja būtu dalība, tad gan jau šitādas domas nebūtu, bet tā kā, ja dalības vēl nav, tad var šitādas... Teorētiski jau to var arī apvienot. Es nezinu, vai 2, 3... Tā kā, tad tās takas jāieliek kā tas blakus produkts. Jā, nē, noteikti, bet, teiksim, kas man droši vien bija grūtākais, un es domāju, kas man arī neļāva tā labi gatavoties, un ļoti pa smadzenis sita un nepatika, un kas radīja visu laiku tādu, kaut kas jau rakstienu izklausās, ka tu tur gariem zobiem tam maratonam, un tā arī bija. Nu, tā sajūta, ka man tās takas ir noņemtas. Tā kā, ka nav nekādas loģikas, man, piemēram, piekdienā braukt uz Cēsim, un 3 stundas vienkārši kaut kur daudzīties pa Ozolkalniem vai vēl kaut kādiem kalniem, jo tā kā tas maratonam, neiet kopā ar maratonu. Un tas, man liekas, bija mans tāds, lielākais, kas man nepatika patiesībā. Ka man ir atņemta, iespēja tā kā būt mežā un daudzīties un nedomāt par to, vai tas ir tā kā kvalitatīvs treniņš priekš maratona vai nē. Un tā vietā tev jādomā, kādus tu tur tās sesijas taisīsi, kas būs atbilstošākas maratonam vai ne. Un būsim reāli, tā kā to treniņu daļu es sen vairs neizbaudu. Man patīk skriet, bet man nepatīk tā kā trenēties. Ka man ir kaut kādi obligātie treniņi, kas man ir tā kā... Ka viņam jābūt tieši tādam un ne citādam. Jā. Un tur daudz iemeslu droši vien, bet kaut kā tā līdz tam es esmu nonācis, ka tas nav kaut kas, ko es izbaudu. Un skaidrs, ka tas traucē pēc tam rezultātam. Jebkurā no distancēm arī, takās, protams, bet maratonā jau sevišķi. Jā. Tā kā reiz Rolands, es gan nezinu, no kurienes Rolands, varbūt tu vari papildināt. No Sarkandaugavas. Rolands no Sarkandaugavas. Tātad, ko tu darītu savādāk pašā maratonā? Piemēram, pirms sacensībām, pēc sacensībām un sacensību laikā jau būtu jāskrien vēlreiz. Es saku tā, bikarbonāta žēlē noteikti. Varbūt vēl vienu kaut kādu žēlē kaut kur mēģinātu iespiest, bet principā... Tu žēlēs ņēmi, tā kā sev līdzi vai izmantoji to, kas ir kontrolpunktos pieejami? Gan. Kontrolpunktos, man bija kaut kādi 210, laikam, ogļu hidrāti uz maratonu, bet tas ir ieskaitot to bikarbonātu, ieskaitot kofeīnu devu pirms sacensību. Un tas, teiksim tā, pusstundu pirms sacensības līdz finišu man bija kaut kādi 210. Bet rezultātā es trasē ņēmu vēl 2 tās viņu dotās žēlējas. Viena bija kofeīna, otrais nezinu. Kāda? Visticamāk arī kofeīna, bet es nepaskatījos. Tad jau, kad tev dot to bezmaksas, es arī ļoti neiespringulēju viņu tā kā izspiestu pilnīgi tukšu. Tas kaut kāds jau 35 kilometrs man bija vienkārši, hei. Lai kaut kas ir. Man vēl vajag, bet es tā ļoti paviršu viņu tur. Līdz ar to, kaut kur, tas apjoms kopējais, manuprāt, bija labs. Un tā kā enerģijas trūkums man īsti nebija, bet es domāju, ka es neko baigi nemainītu. Es neteikšu, ka es visus 42 kilometrus jūtos super, bet tur arī kaut kādas... droši vien arī nav kaut kāds mērķis. Jā. Tā es iedomājos tādu, ja tu ej maratonā uz, teiksim, kaut kādu savu personīgo, diez vai tur var sagaidīt, ka jūties super. Man vienmēr stāv galvā šajā kontekstā Renāra Rozes tā iedalīšana trešdaļās. Kur viņš ir teicis, ka pirmajā trešdaļā tevi jājūtās ļoti labi vēl un viegli. Tā es arī jūtos. Jā. Es teiktu, pusmaratonu es jūtos ļoti viegli. Otrajā trešdaļā tev jau ir tā kā jācieš, bet joprojām. Un es piedod, Renāri, ja tu klausies, es droši vien ļoti neprecīzi šo aprakstu, bet tev ir jājūtās tā kā joprojām salīdzinoši labi. Bet tas jau ir ar kaut kādu ciešanu, un trešā daļa, reāli tā kā tu cieti. Un kaut kā tā arī aptuveni bija, droši vien pēdējā ceturtdaļa drīzāk es cietu. Bet tur arī ļoti daudz noteikti nospēlēja tas, ka es biju pusslims. Un tā kā es spriedu pēc tam, ka visticamāk 25. kilometrā man sākās gripa. Jā, līdz tam bija labi. Jo tā kā es aizbraucu no Latvijas uz Spāniju, man mājās palika meita, kas ir slima ar gripu. Un man 25. kilometrā sāka sāpēt galva un zobi, tā kā no tā spiediena, kas ir tā kā. Un dienu vēlāk es biju mega slims jau. Tā kā, principā sagāja. Jā, bet neko daudz es nemainītu. Tas man liekas, ko tur daudz ko mainīt. Bija labi. Jā, un tad nākamais jautājums no Valentīnas Ro, un man arī šis ir
lieta, kas man tā kā interesē, kā, jo es redzēju, ka tur viss, teiksim, ūdens dzeršana notiek, kad dod pudeles. Tas vienkārši kā tas tā kā, kā izskatās tāds ūdens punkts, un vai tev ir kaut kāda nojausma, cik daudz šķidrumu tu izdzēri maratona laikā? Drīk pa 5 kilometri bija tie dzeršanas punkti. Elitei bija, tā kā pirmajiem galdiņi, bet tiesībā tur laikam viens galdiņš bija, kur varēja likt jebkurš. Ok. Bet skaties, ka veiksmi paņemt, vai ne? Tā kā es to nezināju, un es baigi nebiju iedziļinājies. Man pat nebija tās aplikācijas Valencijas. Es paļāvos visu, ka komandas biedri zinās. Un okay. Viņi man pateica, ka neizdzēs to ēpastu, kur QR kods ir. To es neizdarīju, un viss kārtībā. Un, jā, tur tās nik pa 5 kilometri varēja dabūt vienkārši tādu, es teiktu, 0,25 droši vien pudelīti. Kura bija aizskrūvēta vēl, un tu vienkārši normāli pudelīti dabu, un ļoti ērti ar tādu patiesībā. Un es laikam vienreiz tikai netrāpīju tā, ka, paņemšanu. Okay. Kad tu ņem, bet nepaliek ne manā rokā, ne tā brīvprātīgā rokā. Bet bija arī prasmīgi brīvprātīgie viens. Turēja 3 pudeles šitā, kaut kā, vienā rokā. Mēs 3 skrējām. Un pēc kārtas, pēc kārtas. Mēs nokūtu 2 metru atstarpu. Jā. Un mēs 3 dabūjām, katrs pa pudelē. Labs. Tas bija pro-reāli čalis. Okay. Bet jā, lielākoties es vienkārši, kaut kādus teiktu, padzēros, cik man te mirklī vajag. Noteikti ne tur vairāk pūdiem 100 mililitriem. Un reizēm jau liekas, ka tu baigi tur izdzeru, bet īstenībā tur nekas... Un sākot ar 10. kilometru, es atliku šo lēju sev uz skausta vienkārši. Kas ņemot vērā, ka man bija cepura, ļoti bieži beidzās to, ka uz skausta netiek nekas, bet ūdens tiek uz kepona, un tad piezemēs kaut kur īsi pirms dibena, un viss satiek dibenā vienkārši. Viņš tev bija labi dzestāts dibens. Jā. Jep. Tā kā, lielākoties tā, bet... Cik reizi, ņemot vērā, ka tu to no 10. kilometri, ik pa 5 kilometri gana daudz reizi tu darīji, bet tā kā... Nē, tā rīktīgi, ka tikai tam dibenam, kā tas varbūt 2 reizi tika. Bet pāris reiz atcerējos, ka jāpacir, jānoliecās, bet... Nē, jo tuvāk beigas, jo mazāk īstenībā tu adekvāts kļūst tādām lietām. Tā kā ar vien mazāk tu pievērs lietu sīkumu. Piemēram, tās pašas pudelītes. Pēc tā dzeršanas punkta tur uzreiz ir tās miskastes lielās. Un es noteikti kādās pirmajās 3, 4 stacijās es ļoti piedāvāju, lai tā pudele nonāk miskastē. Jā. Lai mani žēlējas papīrīši nonāk miskastē. Skaties, ka tā, ka paliek kaut kādi 10 vai 15 kilometri, tu vienkārši galvenais ir atbrīvoties no tā. Man to nevajag. Jā, man to nevajag. Tu redzi, miskasti vai brīvprātīgo, tu vienkārši aizslidini, piemēram. Tur vai redzi kaut kur jau, kur ir saslidinātas tās pudeles. Tu vairs neiespringsti uz to, ka tam jānonāk miskastē. Šits man patiesībā atgādināja, ka noskrien ziema šajā posmā bija jaunums. 3, varētu teikt, atkritumu punkti. Jā, tu izmantoji? Nē, es vispār neko, es apēdu želēju pirms starta un nav mana problēma. Te pašai saritināties, ka jūtos kā atkritums, lūdzu nogādājiet, sašķirojiet. Bet kāds tev vispār tāds pirmais viedoklis par to? Nē, ļoti labi, es nezinu. Man laikam atkal tā, no vienas puses, man liekas forša iniciatīva, no otras, man liekas, tos skrējējus bišķi izlutinās. Bet tā zona ir cik gara? Tai zonā tu vienkārši drīksti mēslot? Jā. Okay. Nē, tur ir sākums un beigas, es nezinu, kaut kādi, man grūti ar distances noteikšanu, nezinu, 20 metri. Okay. Kaut kāds posmiņš. Nē, es nezinu, man laikam vienalga. Jā. Nē, droši vien, ka labi jau, bet lai nav tā, ka pēc tam visās sacensībās sāk mēst zemē. Es tīri no tāda viedokļa, ka zinot, ka, teiksim, kaut kādos cirnumkos un kaut kur ir problēmas, ka cilvēki uzskata, ka marķējums ir atļauja nolikt tur vai aizbāzt aiz marķējuma želeju, vai šis tas cilvēks bišķīt neizlutinās. Jā, nē, iespējams, nezinu. Jā, tiešām cilvēki hei, kur šajās sacensībās, šajā vietā drīkst to darīt, un citur es savus atkritumus izmetu tur, kur to var, nekāda problēma. Nē, jautājums ir, vai pirms tam bija problēma, ka viss mežs ir piemēslots. Ja jā, un es saprotu, ka šajā reizē tikai viens papīrīs tika atrasts ārpus šīm miskastes zonām,
ja pirms tam bija pilns ar papīrīšiem mežā, Nē, tas ir tad solis uz droši vien, priekšu, ka, noteikti. ka tas ir solis uz priekšu, kad cim redzot, ka kaut kā ir jāierobežo tie, kuri nesaprot kaut kādas normālas uzvedības normas, vai ne? Mežā. Nu, vai vispār īstenībā. Jā. Es gan tikko teicu, ka es maratonā metu zemē, vai ne? Bet maratonā tas kaut kā Ne, maratonā es piekrītu. Maratonā tas ir tīpaši ap tiem dzeršanas punktiem. Jā, nu skaidrs, ka es jau biju, kas met arī kaut kur krūmos. Un tas jau, manuprāt, ir tāds, uz robežas, tur, teiks, krūmos pēc tam to atrast, var arī neatrast, vai ne? Bet tur pat kaut kur dzeršanas zonā, kur jau mētājās 10 pudeles, un viņas īstenībā uzreiz patiesībā arī vāc kāds. Un skaidrs, ka tam cilvēciņam, tas ir kaut kāds liekas darbs, bet, jā, tas adekvātums tur jau sāk zūst uz beigām, kā es teicu. Maratonā es arī to kaut kā bišķīt citādāk uz to raugos. Ja tas notiek, teiksim, ap to dzeršanas punktu. Jā. Kaut kādās saprāta robežās. Un vai tu pirms sacensībām biji satraucies? Es nezinu, nē, laikam. Es nezinu, nē. Nē. Vai tu gribētu būt bijis satraucies? Nē. Zini kā, šis tāds vienmēr, man liekas, koks ar 2 galiem. Un, man liekas, mēs abi esam kaut kādā mērā, kaut kādos skriešanas karjeras posmos bijuši mirkļos, kad tas pofiks ir pārāk liels, kad tu stāvi uz starta līnijas un, jāskrien, vai ne? Man droši vien tāds, šogad augstāko pīķi, vai, precīzāk droši vien, zemāko punktu es droši vien Bebranē sasniedzu, kur es pirms starta vienkārši tā kā kontuzēts vilkos uz starta līniju. Ne, tas video ir ļoti labs, es nespēju atturēties nenofilmēt. Bet sagāja labi patiesībā. Un tai pašā laikā mums abiem noteikti ir bijis tā, ka tu tur... Kā es pārmandražējies. Jā, trīci kā apšu lapa un domā, kā tik būs, bet šeit tā, nē, un droši vien, kad, kas palīdz man šādos, nebūt tādam satrauktam pārāk lieki. Ir droši vien tas, ka es saprotu, ka es esmu tur stažierim. Tā. Jā. Ir tie, kas cīnīsies tur par vietām, un tādi ir tur reāli uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Jā, kāds 100. Nē, nav labi, viņas. jā. Reāli daži jā, pārējie ir jau reāli tur tā kā kosmosā tālu. Ir skaidrs, ka tādā Valencijā tur paskrien droši vien, man liekas, virs 100 zem 220, kas reāli, tā kā super rezultāts. Bet ja tu saproti, ka pirmais ir tur 2.04, un tad tas 2.20 ir reāli, tas pirmais jau ir izgājis to visu finiša zonu, vai ne jau, viņš jau kaut kur jau pie mantu glabā, tu es jau stāvu. Jā. Tā kā tas ir tāda, milzu atšķirība tomēr, vai ne, un līdz ar to, par ko man tur stresot? Tas jau, ko es teicu pirms maratona, es noskriešu 2.36, izņemot dažus cilvēkus, tāpat neviens dzīvē tas nesapratīs, vai tas ir labi vai slikti, vai ne, un sanāca tā kā labāks tas mērķis, tāpat noteikti kāds domā, ka reāli sūdīgi noskrējām, kam es piekrītu, es varētu labāk. Jā. Bet šoreiz tas bija maksimums. Bet jā, droši vien jau te arī jāatrod tāds kaut kāds tas zelta vidusceļš, lai nav tā kā par daudz vienalga. Jo tas arī tā kā nāk par sliktu. Reti, kad nāk par tāda labu, jā. vienaldzība vai pat negribēšana vispār būt tur uz tās starta līnijas. Bet reizē tā kā tas otra galība, ka tu esi pārāk uzvilcies, tas arī nevienam nepalīdz. Tas ir tā reāla enerģijas kaut kāda izniekošana patiesībā ļoti bieži. Un skaidrs kaut kādos varbūt garākos skrējienos, es iedomājos kaut kādu ultru, kur, varbūt tu esi tur, pārmandražējies pirms starta, bet, tu sāc un, teiksim, stundas laikā tev atlaiž un tev priekšā ir vēl kaut kādas 11 stundas. Un tas varbūt nespēlē tik lielu. Ja vien tu dēļ tās mandrāžas, kas ļoti bieži notiek, nenomaus to pirmo stundu tā kā 2 stundu skrējienā. Vai arī jau pāris dienas pirms tam esi jau tā kā nespēja ne ēst, ne gulēt, tā kā, ka, Jā, un tad ir slikti. Jā, bet, tā kā, jo kaut kādu satraukumu, tā kā tas ir nepieciešams. Tas iedod to tādu tonus un gatavību. Tas ir kaut kas, kas man pa gadiem ir kaut kā mainījies, ka, kādreiz tāds, satraukums man ārkārtīgi nepatika. Tā sajūta, Jā. ka tāds, un tā nav forša sajūta, tā kā negribas to just, un tad kaut kādā brīdī... Es tad nezinu, vai es piekrītu. Viņai tāda, viņu negribās, bet gribās. Jā, un tā kā man tas pamainījās brīdī, kad es sāku to aizvien vairāk tā uz to raudzīties kā kaut ko, kas man palīdz. Tā kā, tā sajūta varbūt nav kā tāda
forša, bet, hei, tas nozīmē, ka, pirmkārt, man tā sacensības rūp. Jā. Otrkārt, tas man tā kā tonizē un tā kā, iedod tādu, to fokusu un gatavību un tā kā paraudzīties, ieraudzīt to pozitīvo tajā visā. Jā. Es īstenībā, man liekas, vairāk uztraucos kodās Latvijas skrājienos nekā ārzemjas un lielajos skrājienos šobrīd vairāk. Es teiktu, startos, kas man teorētiski nav tik nozīmīgi, es bieži vien satraucos vairāk. Jā. Un droši vien arī varētu teikt, ka man ļoti izteikti, ka īsākos skrējienos satraucos vairāk. Jo tur jau tā sajūta, tā satraukuma sajūta un tā sajūta pēc tam patiesībā trasē ir ļoti līdzīga. Jā. Tāds, ka tas ķermenis ir tādā super tonusā, kad ir jāmauc, un tad, te trasē to arī, Tad mēs zinām, kāds būs Siguldas noskrien ciemposmā. Jā, visticamāk, jā. Un, kamēr tādā ultrā un stāvot uz ultras starta līnijas, tur gadiem tomēr iemācies, ka tas satraukums tev traucēs. Ka tas visticamāk nozīmēs, ka tu sāksi par ātru, pēc tam nožēlosi un tā tālāk. Un tāpēc... Vai pieļausi kaut kādas neuzmanības kļūdas kaut kādā, uzturā vai kodās, tādās... Jā, tāpēc tur es laikam esmu pa gadiem iemācījies, ka uz tām starta līnijām es izēju diezgan nosvērts. Bet tas, man liekas, arī ir mega pieredzes jautājums. Pirmās ultras, tur es nezinu, pirms Transgran Kanārijas, kaut kas pirmās vai otrās, man liekas, ka es 30 reizi uz poda biju tajā. Vakarā naktī starts, un es visu dienu, principā, uz poda sēdēju. Bet tas nebija tāpēc, ka man kaut kas vēdru notic. Stress, jā. Un tādi vairs īsti nenotiek nekad. Drīzāk otrs grāvi. Vienalga. Tu gaidi, ka beidzot varēs aiziet uz podu, bet jā. Kas nenotiek. Mēram. Jā. Ne kofeīns palīdz nekas. Jā, kofeīns tādā ziņā, man liekas, man šādām arī palīdz. Te maratona arī es teikšu, cik man sanāca kādi, 300-400 mg pat vairāk iespējams. Kas nav maz. Jā. Un tas palīdzēja tādu labu možumu noturēt. Droši vien jau, ka lēnām apaļosimies. Vismaz par tālu maratonu. Vai tev kādi pēdējie vārdi par savu maratonu? Rip. Kādas, nezinu, atziņas, novēlējumi, ieteikumi? Es pat nezinu. Katrā ziņā tāds, es tomēr rekomendēju to lielo kādreiz pamēģināt. Katram, tas ir tāds kaut kas, vismaz man tas bija kaut kas pilnīgi jauns, vai ne? Un it kā jau nekas jau jauns tur nav, tā pati skriešana un tas pats maratons, un man ir skriets maratons pirms tam. Bet tomēr, kaut kādu to svētku sajūtu jau tur var noķert. Un kaut kādu arī to, tomēr salīdzināšanos sajūtu arī tas iedod, kas citreiz nemaz nav tik maz, vai ne? Tā kā, nav nevainas tiem maratoniem. Vienkārši, droši vien viņi nav visiem. Un, man nav. Un, Reiz 7 gados. Reiz 7 gados ir arī man. Jā. Vispār no Valencijas ir vēl pāris, tādi interesanti stāsti. Man, teiksim, tas, kas man visvairāk uzmanību aizķēra, ir britu triatlonists. Jā. Aleks Jī, kurš noskrēja maratonu 2 stundās, 6 minūtēs un 38 sekundēs. Un tas ir otrais ātrākais laiks Lielbritānijā pēc Mo Farah. Jā, un tad ir jautājums, ko viņš darīs nākamajās olimpiskajās spēlēs. Vai viņš būs triatlonists vai maratonists? Jā, jo triatlons viņš arī ir pasaulē viens no labākajiem. Viņš ir olimpiskais čempions, ne? Jā. Un te pat nav neizdarāms. Abas 2 nedēļas ir starpā. Jā. Tā kā teorētiski darāms. Skaties, ka maratonā visticamāk viņam iespēja uz kaut kādu medaļu ir niecīga, lai neteiktu, ka nav. Jā, bet pārstāvēt valsti ir liela iespēja. Jā, un labu rezultātu uzrādīt arī, kā jau viņš te pierādīja. Jā. Tādā ziņā Valencija vispār ļoti, ļoti daudz tos labos rezultātus nes, un bija arī Vācijai rekords, bija, man liekas, Japānai rekords vīriešiem. Tur bija patiesībā ļoti daudz tie nacionālajie rekordi. Sievietēm ļoti daudz rekordu bija. Somietei bija. Noteikti vēl kaudzītē, vai ne? Katrā ziņā arī tāds... Es tieši kā reiz klausījos podcastu, kur viņi par šo visu runāju, tāpēc man ienāca prātā tā ideja, jo viņi tur teica, ka viņiem tur ir viens draugs noskrējis, ko 2,30 kaut kas, un viņš tur cik tur tajās valstīs būtu nacionālais rekords, vai tāds jāpastāst, cik Andras valstīs būtu. Okay. Jo, tā kā sievietes man apkārt, pa vienai, bet bija principā arī visu distanci. Un arī, lielākoties es viņas zinu. Jā. Bet, turpat jau viņas... Jā, un arī, tie kaut kādi elites džeki, kas izstājās. Un es domāju, es palikot 600, kādi
10% vēl varēja man būt priekšā, kuri vienkārši nedaudz vai pārvērtēja sevi vai saprata, ka nebūs tas labākais rezultāts. Jā, ilgi sākuma daļā rādies, ka tu esi kaut kādā, pat neesi pirmajā 1000. Jā, es ticu. Kur kāds tur 1000. Tur vienkārši nebeidzama jūra, nebeidzama. Jā. Visi maut kā maniaki. Kas forši. Jā. Un vēl notika, vēl pa maratoniem turpinot, tad ASV notika tāds, viņu viens no tādiem lielajiem... California International Marathon, man liekas, jā, viņš ir. Jā, tā arī. CIM. Kur arī daudzi... Kur skrējāja arī. Vairāki. Jā, un ļoti labi. Kortnija savu rezultātu uzlaboja krietni. Viņi bija iepriekš noskrējis kaut kādi 2.40 kaut kas. Tagad bija 2.38. Jā, 2.38.54, kas ir principā mazāk kā 2 minūtes no viņa olimpiskā standarta. Ne olimpiskā standarta, bet tā kā olimpiskās kvalifikācijas, lai piedalītos. Tā kā. Ja viņi ieliktu tajā pusgadu, viņi mierīgi izpildītu. Jā. Tagad vienkārši, es domāju, viņai pa īsu bija tā spēja šim sagatavoties. Bet jau tas progress, ko viņa no tā sava iepriekšējā maratona, kas nebija nemaz tik sen. Es neatceros, kur viņa skrēja. Hjūstonā jā, bet tas bija. Ir tāds, redz, te ir tā pieredze. Turklāt viņa jau ir tāda, kas tomēr pārsvarā skrien ultras. Viņa ļoti maz skrien kaut kādus tādus. Latvijā mums ir iegājies, ka visi skrien visu. Jā. Un mums ir stirnubuki, mums ir noskrien ziema, kas ļauj tev patiesībā pārbaudīt sevi pilnīgi citā plaknē. Un, manuprāt, tas nav slikti, ka mēs arī tādus skrienam un ka ir tāda spēja būt dažādam, vai ne? Bet tādā amerikāņu kontekstā viņi jau ļoti bieži to uztver kā tādu, wow, viņš var arī kaut ko īsu paskriet. Jā, ka tu esi savā kastītā ielikts. Jā, ka viņš tur ir ultramaratonists, viņš tikai to dara, bet es domāju, ka, ja viņa paskrietu vairāk tādus noskrien ziema tipa, tur kaut kādus pusmaratonus klasiskos vai ne, es domāju, viņi izietu to kvalifikāciju. Jā, diezgan droši. Bet man, protams, vairāk uzrunāja Kristians Elens, Slims Runner viņš ir, kurš bija, liekas, 4. pasaules čempionātā takās. Un es nezinu, vai viņš ir 1, bet kurš to ir izdarījis. Bet kā taku skrējējs, viņš noskrēja maratonu zem 2.10. Jā, 2.09.57. Kas, manuprāt, ir pasaules līmenis. Jā. Vai viņš var kvalificēties olimpiskām spēlēm? Visticamāk, nē, jo tā konkurence tur ir, tā kā... Gana liela. Gana liela ASV, bet vai tas ir pasaules līmenis, tā kā ir sevišķi ārpus Āfrikas, es domāju, ka tas ir mega rezultāts. Nē, viennozīmīgi, jo, ja es tā domāju, teiksim, par džekiem, kas ir top taku skrēja un spēja arī kaut ko parādīt maratonā, parasti par kaut kādu 2.20 kaut kādu rezultātu saka, tas jau ir reāli labi. Ja ir 2.11, tur teju dievs, tad... Turklāt es viņu neuzskatītu par tādu čāli, kurš skrien ilgi. Tā kā garas distances. Jā. Man viņš ir atmiņā no Jūlija Valderāna, kur viņš skrēja to 50 km distanci, un es gāju skatīties to sacensību, un es viņu ļoti ilgi gaidīju, un tā kā es jau biju zaudējis cerības un vilkos atpakaļ uz mašīnu, tad viņš pilnīgi kontuzēts vilkās man pretī jau kaut kādu pavadoni. Bija pa garu. Jā, tas viņam bija pa garu sanācis. Tā kā, bet īstenībā es teiktu paraugs sportā. Čalis, kurš spēja skriet takas, kurš spēja skriet asfaltu acim redzami, kuram ir 4 bērni. Tā kā, ok. Good for him. Jā. Lai veic. Visu cieņu. Jā. Tā kā, taku skrējai arī var būt ātri. Un taku skrējai var arī piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs. Jā, kā izrādās, pat vairāki piedalīsies. Jā. Šeit man laikam, tagad, tūlīt būs Cortīnas olimpiskās spēles, kur arī ski mountaineerings būs pirmo reizi. Un... Diez kā viņu latviski sauc. Es joprojām nezinu. Slēpju alpīnisms, es nezinu. Slēpju turismus. Slēpju turismus. Turistus slēpē. Ātrs. Tas kaut kur ir dzirdēts. Ātrs. Jā. Jā, labi. Lai būtu, tā kā mēs gaidām latviskojumu. Bet, tagad par tiem turistiem uz slēpēm pasaules kausos. Tagad pukstēja, slēpošanas pasaules kausos. Līderi tur pukstēja, ka tur ļaujot tagad piedalīties. Es nezinu, no kurienes viņš tur bija, bet kad čalis, kurš pirms mēneša pirmo reizi uzkāpis uz slēpēm, tā kā dabūja atļauju piedalīties pasaules kausā. Viņš tur zaudēja vienkārši abnormāli daudz, un tie līderi jau pareizi saka, ka tas ir bīstami. Viņš maisa gaisu, jā. Viņš tur arī pat sevi apdraud, es teiktu. Jā, viennozīmīgi.
Bet, ir atkal citi cilvēki, kuri savās otrajās ski mountaineering sacensībās tiek uz olimpiskajām spēlēm. Es konkrēti runāju par amerikāņu sportisti, jo tā kā nevajag viņu ielikt droši vien kategorijā skrējēji vai kaut kas tā, tad Anna Gibsona un Kems, kā viņu tur? Kems Smits, laikam, jā. Bet, kādā ziņā tā meiča, viņa vispār ir, varētu teikt, tā kā iedod viņai sporta veidu, un ko tik viņa nevar darīt? Viņa skrien stadionu ļoti ātri. Viņa mēģināja tikt arī uz olimpiskajām spēlēm. Jā, viņa bija sanāk atlases mačos uz 1500, man šķiet. Tad viņa ar Gravelriču, kur ir vinnējusi pro sacensības, pro kategorijā. Viņa taku skriešanā ir fantastiski parādījusi īsajās distancēs. Viņa taču šito te dabūja medaļu pasaules čempionā šķiet aprilā. Good for her. Jā. Un tagad viņa ir dabūjusi ceļazīmi ski mountaineeringā. Jo es saprotu, ka viņa ir uzaugusi ar slēpošanu vispār, laikam downhillu varētu būt, ja nemaldos. Bet ski mountaineerings viņa šajā, tā kā jauktajās stafetēs piedalījās pirmo reizi, viņai laikam otrās ski mountaineering sacensības, viņa tā kā, viņai teorētiski apstāstīja, kā tur tas viss tā kā notiek, jo īsti sniega apstākļi šobrīd nav tādi, lai trenētos, un viņi izdarīja savu darbiņu. Jā, man jau liekas tas skimo, lielā mērā, it sevišķi, ja tev ir kalnu slēpošanas prasmes, ka tas ir tāds ļoti, ļoti tūs vertikālajiem kilometram patiesībā. Kā būtībā, viņai izpildās visi kritēri, viņai ir gana liels motors, lai viņa tiktu augšā, un gana daudz drosmes, lai tiktu lejā. Jā, un tur jau uz augšu reāli tu vienkārši skrien, vienīgā atšķirība, ka tev tās slēpes tur piekabinātas. Jā. Un lejā tu nobrauc. Un attiecīgi, paskaties, ka lejā arī jāmāk braukt. Jā. Man gan interesantāk likās, ka, tie amerikāņi jauki viņam, bet man liekas interesantāks tas stāsts ir, kā Tuve Aleksandersone, kas ir aktuālā pasaules čempione taku skriešanā. Un man liekas, viņa rakstīja, ka viņa ir viena gada laikā, viņa ir bijusi pasaules čempione taku skriešanā, orientēšanās sportā un arī skimo. Jā, jo viņa jau vairākus gadus pārstāv Zviedrijas izlasi. Karš kosmos, bet viņa arī brauks uz olimpiskajām spēlēm. Nepārsteidz. Jā, kas ir tāds, es viņu negribu tā kā noņemt orientieristiem, viņi ir orientieristi pamatā. Tāpēc, neteiksim, ka taku skrējēji brauks uz olimpiskajām spēlēm, bet man liekas tāda arī multisportiste, kur būtu ļoti interesanti īstenībā viņas motoru apskatīt, kas tur iekšā darās. Tur liekas kosmos vienkārši. Jā, motoru un, manuprāt, arī to viņas spēju sevi izžmiegt. Tas ir kaut kas pāri tam, ko es esmu redzējusi sportistā. Tur daudzas lietas ir saliktas kopā. Ģenētikas groziņā. Jā, tā kā patiesībā būs interesants olimpiskās spēles, kam sakot līdzi. Jā. Arī no šāda viedokļa. Marginālā sporta veidā, jā, bet jā. Bet ziemas, labi, es neko neteikšu. Labi. Jā, visi sporta veidi forši. Lai viņam veicas. Labi, mums vēl kaut kas ir. Jā, ko tu izcelsi? Es izcelšu no Valencijas maratona 2 audzēkņi, abus izcelšu. Vivu, kur, kā jau tu minēji, apzina tur 20 000. Es nezinu, kā viņa nonāca pēdējā koridorī, jo skaidrs, ka viņai tāpēc, ka viņai nav, viņai rezultāts nav maratonā. Bet tur varēja pusmaratonu iesniegt. Viņa neaizsūtīja. Kad viņa nonāca pēdējā. Viņa varbūt gribēja 20 000. Labā ziņa, ka viņa nenonāca pirmspēdējā. Pirmspēdējais bija sneglītākais. Tur bija pumpaini tādi numuri. Pēdējais jau bija atkal normāls. Bet viņa no tā pēdējā koridorā, gandrīz 20 000 apzina, kas, manuprāt, ir reāli interesanti tomēr. Once in a lifetime. Jā, es domāju, viņai lieliska pieredze. Un tāpat es izcelšu arī, viņš jau to jautājumu bija uzdevis Rolandu Ledaku, kurš skrēja arī savu maratonu šeit rudens, un atšķirībā no manis viņš bija sagatavojies ļoti labi, viņš bija ļoti labi ieguldījies, un skaidrs, ka tas, ko viņš izdarīja šajās 16 nedēļās, viņam dos arī uz priekšu, ne tikai šim maratonam, bet viņš noskrēja ap 2,50, kaut kas tur nedaudz virsā, arī ievērojami uzlabojot savu personīgo rekordu, tā kā redzēsim, cik tālu viņš var tikt. Labs. Es arī nekur tālu no Valencijas nedošos, es izceļu tevi. Paldies. Bet man tas, kas
kāda man bija sajūta, teiksim, arī sakojot līdzi, ka, skaidrs, ka gribas cerēt uz labu rezultātu, bet tu īsti to negaidi, jo, nav tāda tā kā pamata. Jo, tie visi tie treniņi, tā kā ir, kā jau tu pats daudzkārt esi stāstījis, tāpat podkāstā, nav īsti tāda seguma teikt, ka tā kā, tas A mērķis, tā kā, apmēram garantēts. Apmēram, ja nekas nenoiet greizi, tad ir A. Tā īsti ne. Jā, līdz ar to ir forši, ka tas sanāca, un vēl ir arī forši redzēt, ka tik daudziem citiem arī tas bija svarīgi, kaut kādā ziņā līdzjutējiem. Un gan citiem supervaroņiem, gan pat ne tikai supervaroņiem, piemēram, tajā pašā noskrienas ziema bija citi skrēji, man paliec atmiņā, piemēram, ka pēc sacensībām ar Rekuņenko runāja, viņš saka, tā kā, pāc, Andrim, tā kā tik labs maratons, ka sekojas līdz, ka, tā kā tik daudz sekojuši līdz, un citiem arī, liels prieks par to tavu rezultātu, tā kā tas tāds foršais. Liekas, bija bāriņš, kuram tas bija tāds, atvieglojums nedaudz. Jā. Kad droši bija aptiskais čīkst, es tāpat turpināšu čīkstēt. Bet, laikam jau tā sajūta bija tāds atvieglojums un prieks, ka tas ir sanācis. Un, labs atgādinājums īstenībā, ka nav jau tik slikti. Jā, kā man visu laiku gribās kaut ko tur zīmēt, vai ne? Un arī droši vien, ka parādās tas, ka visu laiku jau tiek darīts. Un tie iepriekšējie gadi, iepriekšējie treniņu cikli vienalga vai uz maratonu pirms 7 gadiem vai uz ultrām. Tajos pēdējos 7 gados, tas jau nekur nepazūd. Tā visa tā bāze kaut kur ir. Un un patiesībā jau bāze man šogad bija ļoti liela. Bet nebija tā varbūt tā kaut kādas specifikas un nebija tādu intensīvu un diez vai viņi kādreiz vēl arī tur man baigi būs. Bet tas, ko arī īstenībā, mēs turpinām par to Valenciju, tas, ko es uz sevis ļoti jūtu, ka man vairs nevajag 8-10 grūtus treniņus, lai es kaut kur tiktu. Reāli pietiek ar 2, 3, un tā forma jau ir diezgan laba. Un ja tam bonusā vēl tur kaut kādu, arī kaut kāda svara tur jautājums, vai ne? Skaties, ka es negribu teikt, ka tagad vieglāks ir ātrāks. Vieglāks ir ātrāks un jābadojās nekādā gadījumā, vai ne? Un arī tādā savā kontekstā es to tā kā rakstīju, kas maks, un es esmu smagāks, stipri smagāks nekā tur 8 gadus atpakaļ, un stipri smagāks, nedaudz smagāks arī kā, teiksim, kaut pusgadu atpakaļ. Skaties, ka tas arī nepalīdz. Bet tās jau ir kaut kādas lietas, kas ir jārisina nedaudz, vai ne, tādā saprātīgā formātā un pakāpeniski lēnām, vai ne, bet, ka ir tā iesnībā vēl kaut kas, tas pulveri ir sauss, un kad, ja vēl nedaudz noskaņotos, varētu droši labi skriet. Tad turpinīja pārsteigt pozitīvu cilvēku, lai viņi var atviegloti uzelpot un cerēt, ka čīkstēšana beigsies, bet nekad. Never. Yeah. Tad un tā. Labi. Turpinam čīkstēt un turpinam tikties takās. Beidzot, vai ne? Jā, un priecīgus Ziemassvētkus. Un laimīgi jaunogad. Kaut gan jā, jo, nē. Nevar zināt. Tas nav priekšā, nākamā būs ar viesi, kas jau ir ierakstīta, tur mēs nevienu neapsveicām jaunagadā. Un aiznākamā būs, man liekas, 1. janvārī vai 2. janvārī iznāks. 2. janvārī iznāks. Jā. Bet tur varēs teikt laimīgi jaunogadu. Šobrīd priecīgus Ziemassvētkus, tiekamies tā kāds. Čau! Jā. Čau!